Mazāk jūs varat maksāt tikai tādos gadījumos, kas minēti noteikumos. Šeit es jums minu pa tiem 30%, pa 50%, tas ir tekstā jums būs norādīts. Sūtat komandējumā saskaņā ar kaut kādu projektu, kas jums ir. Proti, jūs tās izmaksas seksiet komandējumam ne no savas naudas, bet no svešas naudas. Kā brīdinājums, tāpēc, ka viņš ir ļoti garš ar punktiem un apakšpunktiem, lai jums neienāktu prātā 8. punktiņu, izdevumu, kas tur ir minēti, attiecināt uz darba braucienu. Ir ierobežojums viesnīcai tāds pats, kā ierobežojums darba braucienā esošām personām. Un tagad paskaidrojums budžeta iestādes darbinieka komandējumiem nedrīkst pārsniegt šo noteikumu normas. Paplašināja prasības pret 40. pantu, 40. pants darba likumā, tas ir darba līgums, kas balstīti tie precizējumi, grozījumi uz komunikācijas pilnveidību. Tad darbinieks ir tiesības griezties pie manis, kā pamata nosūtītājam, lai es izmaksātu viņam minimālo atalgojumu. Darbiniekam ir tiesības prasīt visas neizmaksātās darba samaksas izmaksas šo līgumu saistību ietvaros minimālās darba algas likmes apmērā, kāda ir noteikta valstī, gan Latvijā, gan arī ārvalstīs, un tad man ir regresa prasība pret to apakšu uzņēmēju, kurš neizpildīja tos noteikumus.